Sveicināti! Šodien ieskatīsimies Rīgas vēsturē caur diezgan neparastu prizmu. Mums te ir avoti par Daugavas ledus ceļiem. Tieši tā. Tāda kā iela, kas ziemā uzrodas un sen jau pazudus. Mēģināsim šo stāstu atklāt. Jā, un šie avoti lieliski parāda, cik ļoti Rīga, kā lai saka, elpoja līdz Daugavai. Līdz pat, 18. gadsimtam Rīga bija pilsēta pie upes. Nevis ap to. Tieši tā. Tikai vēlāk sāka attīstīties Kriesais krasts pār Daugava, un tad, protams, radās vajadzība pēc pastāvīgas satiksmes. Skaidrs. Vasarā bija tas plosta tilts, vai ne? Jā. Bet ziemā to jauca nost, ledus iešanas dēļ. Tas bija bīstami, un te sākas tas interesantākais. Daugava pati kļuva par ceļu. Avoti stāsta, sākumā tās bija tādas, iemītas takas, laikam diezgan nedroši. Sākumā, jā, noteikti, bet vēlāk jau tās nostiprināja, ar dēļiem gar malām lika eglītes, lai var redzēt, kur iet. Pat leternas tumsai, tad īstas ziemas ielas. Bet ne jau tikai kājām gāja. Nē, protams, brauc arī ar zirgiem, kamanām, un bija tādas īpašas ragavas bute, iespējams no lībiešiem nākušas. Kādas tās bija? Ļoti zemas, platām sliecēm, bieži vien ar kopgriezumiem rotātas, un, kas ir interesanti, tās lietoja ne tikai pa ledu. Ko jūs sakat? Jā, arī vasarā pa bezceļiem, dubļiem, pat pa brūģi vilka. Grūti iedomāties. Klau, ir pat tāds stāsts, ka viena Rātskunga sieva esot savu vīru no cietuma izvedusi, paslēptu šādās kamanās. Jā, tāda leģenda ir dzirdēta, bet tas droši vien vairāk tāds, nostāsts. Bet vai bija arī kaut kas līdzīgs, sabiedriskajam transportam? Bija gan tās saucamās stossšliten, gružamās kamanas, līdzīgas butei, bet... Kā tas darbojās? Pārvadātais stāvēja aizmugurē uz tādām paša piemumtētām slidām un vienkārši stuma pasažieru uz priekšu pa ledu. Un kas bija šie pārvadātāji? Tie bija slavenie enkurnieki, jeb enkurinieki, kā viņas arī sauca, īsti Daugavas vīri. Ko viņi vēl darīja? Principā visu, kas saistīts ar Daugavu. Jauca plostus vasarā, krāva kuģus, būvēja laivas, zvejoja, zāģēja ledu pagrabiem. Un ziemā tad ierīkoja šos ceļus? Tieši tā. Tiklīdz ledus bija pietiekami biezs, viņi tīrīja trasi, apmēram 1,5 metru platu, un naktī slēja virsū ūdeni. Lai būtu spoguļkluds. Jā, lai izveidotos tāda ideāla ledus aleja. Tātad īsti universāli meistari. Bet darbs jau droši vien nebija nekāds vieglais salā, vējā. Protams. Un vēl untumaini pasažieri. Avotos ir minēts, ka pilsēta mēģināja noteikt maksu kādas 10 kapeikas par braucienu, bet tas īsti nedarbojās. Kāpēc? Grūti bija kontrolēt, un enkurnieki paši noteica cenas. Sūdzējās arī par segām, ka pasažieriem augsti, bet segas reti, kurš deva. Jā, ietaupīja lētam. Jā, un vēl viena problēma, diemžēl, bija dzeršana. Darbs smags, sildījās ar alkoholu. Tas varēja būt bīstām? Protams. Bija gadījumi, kad pasažieri vienkārši izbēra kupenā pa ceļam. Bet, jāsaka, godīgi lielākā daļa strādāja apzinīgi, un šī Rīgas pieredze, starp citu, pat tika pārņemta Sanktpēterburgā. Tiešām interesanti. Un Rīgā, kuri tad bija tie galvenie maršruti? Bija 3 tādi populārākie – no Vecrīgas uz Klīversalu, tad no Jaunielas gala uz Ķīpsalu un no Maskavas Forštatas uz Zaķu salu, kur enkurnieki paši daudz dzīvoja. Kurš bija tas iecienītākais? Laikam jau Ķīpsalas maršruts. Tas 40. gadā pat dabūja oficiālu nosaukumu Alfonsa Bērziņa aleja. Alfons Bērziņš, tas taču mūsu slavenais ātras lidokars. Tieši tā. Tolaik viņš bija, īsta sporta zvaigzne. Eiropas čempions, pasaules vicečempions tieši pirms kara. Un kāds viņam sakars ar ledus ceļu? Tas bija tāds pagodinājums viņam, bet viņa tālākais liktenis, ziniet, ir kā spogulis visai Latvijas 20. gadsimta vēsturei, karš, dienests abās pusēs, padomju lēģeris Sibīrijā. Smagi. Jā, bet pēc atgriešanās viņš kļuva par treneri un izaudzināja daudzus jaunus sportistus tepat Rīgā. Tā kā reciet, pat vienkāršs ledus ceļš var glabāt tādus stāstus. Jā, neticami. Bet paši šie ceļi. Kāpēc tie pazuda? Tilti? Jā, tilti kļuva arvien svarīgāki, un arī ledlauži sāka darboties Daugavā, tie bojāja to gludo trasi. Grūti bija uzturēt. Kurš maršruts noturējās visilgāk?
Šķiet, ka tas Zeķu salas maršruts, tas pat folklorā iegāja, bija visādi joki un stāstiņi par tiem pārvadātājiem. Bet, gal galā ir ziemas kļuva siltākas, un tad jau vēlāk uzbūvēja ostas tiltu, un tas bija beigas šai tradīcijai. Tātad tagad tā ir tikai vēsture. Pilnībā. Tā Daugavas ledus dzīve ir pagājusi. Pat tā enkurnieku apmetne Zeķu salā, tā ir gandrīz iznīcināta televīzijas torņa dēļ. Viens autors raksta, ka 2010. gadā mēģinājis noiet pa to veco maršrutu, sajūtis gan to vēstures alpu, gan arī to, cik nedrošs tas ledus mūsdienās ir. Jā, šī iedziļināšanās avotos tiešām atklāja tādu Rīgas šķautni, kas ir, paslēpta zem tiltiem un aizmirsta. Liek aizdomāties, cik vēl tādu zudušu pasauļu un stāstu ir tepat mums blakus, mūsu pilsētās. Tieši tā. Tās tikai gaida, kad kāds tās atkal atklās.